Gribaties izveidot animāciju paši? Sagatavojies piedzīvojumam. Animācija ir lieliska. Jūs skatāties uz iespaidīgiem reklāmas video, stilīgām prezentācijām, dinamiskām video sociālajos tīklos un domājat, kāpēc gan man neveidot kaut ko līdzīgu pašam? Lieliska ideja. Patiesībā, kā rāda pieredze, apmēram 2. stundā, kad jūs rakņājaties tiešsaistes redaktorā, var rasties vēlme visu pamest un pasūtīt profesionālu video. Bet pirms tas notiek, paskatīsimies, kuri rīki patiešām palīdzēs izveidot kaut ko cienīgu un kuri liks jums nožēlot pavadīto laiku. Iepazīstieties ar top -5 tiešsaistes rīkiem animācijai un beigās noskaidrosim, vai tas ir tā vērts vai tomēr labāk uzticēt darbu profesionāļiem. Canva – viens no populārākajiem rīkiem grafiskajam dizainam, kas piedāvā pamata animācijas funkcijas. Ja vēlaties izveidot vienkāršu teksta vai attēlu animāciju sociālajiem tīkliem, Canva ir jūsu izvēle. Lietošanas vienkāršība, interfeiss ir saprotams pat iesācējiem, viss ir intuitīvi un pieejami. Gatavi veidnes, simtiem iepriekš iestatītu dizainu katram gaumē. Ātra animācija, tekstu un attēlus var atdzīvināt ar dažiem klikšķiem. Mīnusi. Ierobežota funkcionalitāte, nevar izveidot sarežģītas ainas vai pilnvērtīgu 2D animāciju. Liels veidņu izmantojums, jūsu video var izskatīties tāpat kā simtiem citu lietotāju veidoti. Eksporta kvalitātes problēmas, bezmaksas versija piedāvā zemu izšķirtspēju, bet maksas versijā nav elastīgu iestatījumu. Canva ir labs rīks animētu ierakstu izveidošanai sociālajos tīklos, taču, ja jums ir nepieciešams video uzņēmējdarbībai, reklāma vai prezentācija, būs vajadzīgs jaudīgāks rīks. Cena – no $12,99 mēnesī. Vyond – nopietns rīks, kas orientēts uz biznesa saturu un korporatīvo animāciju. Ja jums ir nepieciešams izveidot mācību video vai prezentāciju, šis pakalpojums var būt piemērots. Liela veidņu bibliotēka, simtiem gatavu skatu, varoņu un objektu. Animācijas elastība var mainīt varoņu sejas izteiksmes, kustības un pozas. Balss ieraksta rīki, ir iebūvēts balss ģenerators, var augšupielādēt savus audio failus. Mīnusi. Augsta cena, pieejams tikai pēc abonēšanas un licence nav lēta. Ierobežota unikālība, neskatoties uz elastību, video bieži izskatās tipiski. Nav piemērots radošiem projektiem, ja jums nepieciešams animēts video ar unikālu stilu, Vyond tam nebūs piemērots. Cena – no $49 mēnesī. Vyond lieliski piemērots izglītības un korporatīvo video veidošanai, taču, ja vēlaties radīt neaizmirstamu reklāmu, labāk ir vērsties pie profesionāļiem. Animaker – tas ir rīks, kas ļauj veidot varoņu animāciju, infografiku un reklāmas video. Tas sniedz iespēju izveidot multfilmus un izskaidrojošus video, vienkārša apguve, saprotams interfeiss un ērta drag and drop sistēma. Bagātīgs varoņu izvēle, daudzi gatavi varoņi ar dažādām emocijām un pozām. Dažādi animācijas stili, var veidot infografiku, 2D animāciju, animāciju ar dzīviem video. Mīnusi. Zema grafikas kvalitāte, video izskatās diezgan tipiski. Lēns video renderēšanas process, sarežģītu skatu eksports aizņem daudz laika. Ierobežots bezmaksas versijas funkcionalitāte, ūdenszīmes, zema video kvalitāte. Cena – no $20 mēnesī. Animaker ir labs risinājums vienkāršiem projektiem, taču, ja jums nepieciešama patiešām kvalitatīva animācija, labāk uzticēt to profesionāļiem. Powtoon tika izveidots izglītības saturam, animētām prezentācijām un izskaidrojošiem video. Ja jums ir nepieciešams izveidot dinamisku prezentāciju, šis ir piemērots pakalpojums. Vieglums lietošanā, intuitīvs interfeiss un daudz veidņu. Bezmaksas piekļuve, pamata versija pieejama bez maksas.
Komandas darbs ērti piemērots izglītības projektiem un biznesam. Mīnusi – ierobežotas pielāgošanas iespējas, grūti izveidot unikālu animāciju. Video kvalitāte, bezmaksas versijā zema izšķirtspēja un ūdenszīmes. Nav piemērots mārketingam, video izskatās pārāk vienkārši reklāmas kampaņām. Cena no $19 mēnesī. Povto un lieliski piemērots mācībām un iekšējām biznesa prezentācijām, taču, ja jums nepieciešama radoša reklāma, labāk vērsties pie studijas. RenderForest piedāvā veidnes video, logo un prezentācijām. Tas ir satura veidošanas rīks, kas automatizē video izveides procesu. Liels gatavo veidņu izvēle var izveidot reklāmas, promo video vai ievada video. Vieglums lietošanā platforma veic lielāko daļu darba jūsu vietā. Dažādi animācijas stili var izvēlēties 2D, 3D vai kinematogrāfisku stilu. Mīnusi – ierobežota elastība, nevar dziļi rediģēt veidnes. Kvalitātes problēmas, daži video izskatās zemes kvalitātes. Neunikāls saturs, daudzas kompānijas izmanto tos pašus veidnes. Cena no $14,99 mēnesī. RenderForest ir labs rīks ātrai satura izveidei, taču, ja jums nepieciešams unikāls video, labāk to pasūtīt pie profesionāļiem. Nu ko, esat nolēmuši izveidot animāciju paši? Lieliska izvēle, ja jums ir pāris brīvu mēnešu un vēlme kļūt par animāciju meistaru, pavadot ceļojumu no iesācēja līdz animācijas eremītam un pazaudējot pāris nervu šūnas ceļā. Apskatīsim, cik ilgs laiks tas patiesībā aizņems. Pirmkārt, animācija – tas nav tikai kustīgi attēli. Tas ir vesels zinātnes lauks. Jums būs jāizprot laika sadale, kustību plūdums, jāizprot, kāpēc objekts ne tikai parādās ekrānā, bet tam ir jāiet kadrā pareizi. Tas nozīmē vismaz 2 nedēļas pamatu apguvēju. Tālāk – krāsu teorija un dizains. Jā, krāsas netiek izvēlētas nejauši. Ja nevēlaties, lai jūsu video izskatītos kā Ziemassvētku eglīte, būs jāvelta vēl dažas nedēļas, lai izprastu kontrastus, toņus un to ietekmi uz uztveri. Scenārijs. Ak, tas ir pavisam cita tēma. Vienkārši izveidošu skaisti, tā nenostrādās. Ir nepieciešams, lai video būtu loģisks, saglabātu skatītāju uzmanību un mudinātu uz konkrētu rīcību. Koncepcijas, teksta un sadalījuma izstrāde vēl vismaz nedēļa. Tagad pats interesantākais – programmas apguve. Ja vēlaties video līmeni, kā reklāmā, būs jāizmanto nevis iepriekš minētie tiešsaistes rīki amatieriem, bet jāpadziļinās After Effects vai pat Blender. Tas nav, vienkārši ar klikšķi viss tiek izdarīts, bet sarežģītas programmas, kur ir slāņi, efekti, laika grafiki, pātrinājuma grafiki. Patiesībā minimums mēnesis apguvēja. Un tagad pats darbs. Animācija, labojumi, testi, balss ieraksts, montāža. Ja neveiksies pirmajā reizē, kas, iespējams, notiks, būs jāvelta vēl 2–3 nedēļas video izstrādē. Kopsavilkums. Vismaz 2 mēneši, iespējams pat vairāk, lai radītu kvalitatīvu video. Un tas, ja jums ir vispār laiks tam pievērsties. Animācijas veidošana ir jautra, bet tā prasa laiku un pacietību. Tiešsaistes rīki ir labi vienkāršām uzdevumiem, bet ja jums nepieciešams kvalitatīvs video, kas piesaistīs klientus un izcels jūsu zīmolu, labāk vērsties pie ekspertiem. Dodiesimies izpētīt vienu no mūsu nesenajiem projektiem – 2D animēta reklāmu platformai Dynamech, kas ļauj vienkāršot autorezerves daļu pasūtīšanu. Pasūtītājs vērsās pie mums, jo viņam bija nepieciešams profesionāls, uzņēmuma tēlam atbilstošs animēts video, kas precīzi atbilstu Dynamech korporatīvajam stilam. Pašam izveidot kvalitatīvu video, izmantojot tiešsaistes rīkus, būtu bijis sarežģīti, jo individuāls dizains, atšķirībā no veidņu risinājumiem, mēs izstrādājām pasūtījumu grafiku, kas atbilst uzņēmuma korporatīvajam stilam. Tiešsaistes programmas parasti piedāvā populāru tēmu veidnes, bet autorezerves daļu pārdošana neiederas populāro pakalpojumu kategorijās, tāpēc attiecīgais saturs nebija pieejams. Plūstoša, pārdomāta un kvalitatīva animācija, tiešsaistes rīki ir ļoti ierobežoti animācijas iespējās, bet mēs izmantojām profesionālus rīkus, piemēram, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, lai sasniegtu individualitāti, kvalitāti, dinamiku un ritmu. Pārdomāts scenārijs un balss ieraksts, mēs palīdzējām pasūtītājiem izveidot loģisku sižetu un izvēlējāmies balsi, kas uzsver galvenos punktus.
Skaņas un video sinhronizācija, mūzika, balss ieraksts un animācija tika savienoti tā, lai video izskatītos vienots un profesionāls. Rezultātā pasūtītājs saņēma efektīvu un vizuāli pievilcīgu video, kas ne tikai piesaista uzmanību, bet arī skaidri atspoguļo Dynameča pakalpojumu būtību. Sazinieties ar mums jau tagad, un mēs izveidosim animāciju, kas izcels jūs starp konkurentiem.